Pēdējais Nelsona Mandelas ceļojums. Lūk, redzam viņu atgriežoties savā tēvu zemē. Karavīru uzslavas un svētku mirkļi. Graca Mašela, viņa sieva un bijusī sieva Vinnija, sagaida viņa zārku ietītu Dienvidāfrikas Republikas krāsās. 2013. gada 5. decembrī aizgāja kāds īpašs cilvēks, izcils cilvēks. Liels kā cilvēks, bet liels arī caur saviem darbiem – Nelsons Mandela. Un 10 dienas vēlāk tās bija brīnišķīgas bēres ar iespaidīgu pavadītāju pūli. Arī ASV prezidents Baraks Obama bija ieradies. Nelsons Mandela izprata saikni, kas vieno cilvēka garu. Dienvidāfrikā ir kāds vārds – Ubuntu. Vārds, kas iemieso Mandelas vislielāko dāvanu. Viņš izteica šo maģisko vārdu – Ubuntu. Un, kad viņš teica šo vārdu – Ubuntu, pūlis aplaudēja. Kāpēc? Jo Nelsons Mandela bija atklājis pasaulē šo tik dziļo Ubuntu jēgu, kas ir tik svarīga mūsdienu cilvēkam. Bet kas ir Ubuntu? Pateicoties Mandelam, pēdējā laikā Ubuntu vārds ir atskanējis visā pasaulē. Bet tas, ko mums vajadzētu saprast, ka tas skar visus Bantu civilizācijas pārstāvjus. Tas nozīmē visas Āfrikas valstis, kuras atrodas zem ekvatora. Ubuntu ir vārds Ngoni valodā, kas ir bantu tautas valoda, kas ir diezgan izplatīta Āfrikas dienvidos, un vārda sakne Ntu izsaka visu, kas attiecas uz cilvēku. Ubuntu ir cilvēciskums. Emanuels Lafons ir Kejenas bīskaps Franču Gvianā. Viņš dzīvoja Dienvidāfrikā no 83. līdz 96. gadam. Bija galvenokārt draudzes prāves Soveto, Johannesburgas piepilsētā, kas ir pretošanās simbols aparteīdam. Viņš Nelsonu Mandelu satika vairākas reizes. Un galvenā šī cilvēciskuma frāze ir Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu, ko iztulkojam šādi. Cilvēks kļūst par cilvēku tikai miedarbībā ar citiem cilvēkiem. Citiem vārdiem, tieši personas attiecību dimensija ir tās personības un attīstības atslēga. Un Āfrikā tas izpaužas ļoti konkrēti. Mēs to sauktu par brālību. Ubuntu vēsture ir ļoti sena. Un šajā filmā mēs centīsimies izskaidrot to, ko piedzīvoja Nelsons Mandela, un vēl šodien piedzīvo daudz cilvēku saistībā ar Ubuntu. Nelsonam Mandelam bija šī Ubuntu, šī brālība, ieinteresētība cilvēkos. Tas ir diezgan īpaši. Kad jūs viņu satikāt, viņš radīja sajūtu, ka jūs esat svarīgs, neatkarīgi no tā, kas jūs esat, un viņš jūs neaizmirsa. Viņš varēja vienu dienu satikt kādu žurnālistu, un tad viņu satiekot pēc 2 mēnešiem viņam jautāt, kā klājas jūsu tēvam, jo viņš zināja, ka viņš ir slimnīcā vai arī kādu citu lietu. Viņš bija ļoti uzmanīgs attiecībās ar cilvēkiem. Nelsons Mandela piedzima 1918. gada 18. jūlijā Mvezo, Transkajā, Dienvidāfrikas dienvidaustrumu reģionā. Nācis no Kosa tautas, no karaliskās Tembu ģimenes, viņš pieder Madiba klanam, un šis vārds viņam bieži tiek piedēvēts. Viņš studē tieslietas un iekļūst Āfrikas Nacionālajā kongresā ANC 1943. gadā.
lai cīnītos pret balto afrikāneru mazākuma dominēšanu politikā un viņa vadīto rasu segregāciju. Kļuvis par advokātu, viņš piedalās nevārdarbīgā cīņā pret apartheida likumiem, ko ieviesa Nacionālās partijas vadība 1948. gadā. 1960. gadā Nacionālais kongress tiek aizliegts. Saskaroties ar aicinājumiem uz vardarbību pēc Šarpilas slaktiņa, kur policija nogalināja 69 neapbruņotus cilvēkus, Mandela 1961. gadā nodibina Nacionālā kongresa militāru atzaru Umkhonto we Sizwe, kas īsteno sabotāžu pret sabiedriskām un militārām būvēm. 1962. gada 5. augustā viņu aiztur Dienvidāfrikas policija un piespriež cietumsodu un piespiedu darbu uz mūžu. Viņš 27 gadus pavadīs cietumā, galvenokārt cietumā Robenas salā, kur piedzīvos dziļu pārveidošanos. Kas notika ar šo cilvēku, kas nonāca cietumā ar vēlmi pēc vardarbīgas sacelšanās? Tajā laikā viņš bija par vardarbību, lai saņemtu to, kas likās taisnīgs. Bet lūk, 27 cietumā pavadīto gadu laikā viņš noteikti varēja apdomāt, lūgties, meditēt. Viņš nonāca pie kaut kā ļoti dziļa, kas, manuprāt, ir visas cilvēces vēstures pirmsākums, kas pastāv visās nācijās un rasēs. Tas ir Ubuntu. Kas veido to, ka mēs esam cilvēki, cilvēki kopā? Otra Mandelas Ubuntu dimensija ir pozitīvais skatiens, ar kādu viņš vēlējās uzlūkot katru cilvēku, tajā skaitā savus ienaidniekus. Te es vēlos jums nolasīt vēstuli, ko viņš uzrakstīja atrodoties cietumā 70. gados. Tad viņš jau 10 gadus bija cietumā. Viņš raksta jaunākajai meitai Zindzi, kurai bija vecākā māsa Zeni. Nelsonam Mandelam ar Vinniju bija šie 2 bērni. Lūk, ko viņš raksta. Zeni un tu, varbūt arī mamma, jūs droši vien domājat, un ne bez iemesla, ka tiesnesis, kas pret mums izturējās bez jebkādas cilvēcības un ar tik briesmīgu zemiskumu, ir cietsirdīgs cilvēks. Viņam noteikti arī ir sieva un bērni, un iespējams viņš ir piedzīvojis sašķeltību, ko izraisa šīs mammas un tēta piespiedu izšķiršana, jo viņš mums neļauj tikties. Tomēr es zinu, šis cilvēks ir tālu no cietsirdības. Tieši otrādi, ar tiem ierobežojumiem, ko uzliek daži paradumi, kas ieviesti mūsu zemē, viņš ir laipns un labi audzināts, un no sirds es viņu uzskatu par džentelmeni. Te gandrīz nolaižas rokas, jo viņš pozitīvi uzlūko tiesnesi, kas viņu bargi sodīja, un viņš to attaisno sakot par to, kas viņš ir kļuvis vispārējās situācijas dēļ. Viņš pieder tai afrikāņu grupai, kas sevi uzskata par šīs zemes saimniekiem. Un tas mazina. Es uzdrošinos teikt viņa personisko atbildību. Lūk, tā to redz Mandela. Šī spēja uzlūkot visu pasauli ar labsirdību. Viņam to pārmet, bet viņš atbildēja, es zinu, ka man to pārmet, bet galu galā tā ir labāk. Jo, kad mēs cienām cilvēku, ir vairāk iespēju, ka arī mūs cienīs. Nelsonu Mandelu un Fransuā Pināru ar ovācijām sagaidīja 70,000 skatītāju Ellis Park stadionā. Šis skats raksturo 3. pasaules čempionātu. Līdzīgi notika arī Johannesburgā, Pretorijā, Durbānā vai Keiptaunā. Tajā naktī Dienvidāfrikas iedzīvotāji bija aizmirsuši savu rases atšķirību un svinēja Springboks uzvaru. Vai zināt, tas, kas šeit notiek, ir pirmo reizi. Tā ir pirmā reize manā dzīvē, kad es apskauju balto. Bet skatieties, tas notiek. Un tad Nelsons Mandela šodien ar Springboks tekreklu un cepuri. Tas tiešām izskatījās mīļi. Daudzi cilvēki jūs uzskata kā Ubuntu iemiesojumu. Ko jums izsaka vārds Ubuntu? Vecajos labajos laikos, kad mēs bijām jauni,
Ja kāds ceļotājs apstājās ciematā, viņam nebija jāprasa pēc maizes vai ūdens. Would stop at a village. And he didn't have to ask for Tiklīdz kā viņš apstājās, cilvēki viņam piedāvāja ēdienu, uzņēma viņu. Tas ir viens no Ubuntu aspektiem, bet ir arī daudz citi aspekti. one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Dans notre langue, le Kirundi, Mūsu valodā, kirundi, mēs neizrunājam te, mēs teiktu ubunu. Tāpēc Ubuntu vērtības, tās izpausmes nav lietas, ko mēs iemācāmies skolā. Tas ir kaut kas audzināšanā, ko mēs esam saņēmuši un ko mēs nododam saviem bērniem. souvent on va revenir Bieži mēs atgriezīsimies pie Ubuntu, lai runātu par kādu, lai pasakītu, ka lūk, šim cilvēkam piemīt Ubuntu vai tam nepiemīt Ubuntu. Tas ir kā process, to neiegūstam uzreiz. ce n'est pas acquis d'avance. Mēs nevaram sacīt, ka kādam ir 100% Ubuntu, jo mēs neesam svētie. Tas ir kā ceļš uz svētumu. Mēs bieži runājam par Ubuntu, lai runātu par devīgumu, lai raksturotu uzņemšanu. Cilvēkam nav individuāla, bet gan kopienas dimensija, un šādi rūpējoties par citiem, mēs izrādām Ubuntu. En s'occupant des autres. Et même dans la Bible, Arī Bībelē, mūsu tautas valodā, kas ir kirundi, šis vārds Ubuntu ir bieži sastopams, lai izteiktu Dieva beznosacījuma mīlestību. Kā arī runājot par Dieva žēlsirdību, mēs sakām Ubuntu. le passage Runājot par labo samarieti, mēs varētu teikt, ka viņš izrādīja Ubuntu. Tas, kurš uzņemas rūpes par to, kuram tas ir nepieciešams, izrāda savu Ubuntu. Ubuntu nozīmē arī atbildību, justies atbildīgam. Ubuntu nozīmē uzticību. Ubuntu ir piesardzība. Ubuntu ir sevis dāvāšana citiem. se donner pour les autres. I have fought very firmly. Es dedzīgi cīnījos pret balto cilvēku autoritāti, I have fought un es ar spēku cīnījos pret melno cilvēku autoritāti. Es saucu pēc jaunas Dienvidāfrikas republikas, kur visi iedzīvotāji ir līdzvērtīgi. Nelson Mandela, you more than gold. Nelson Mandela, that was freedom. Nelson Mandela a toujours dit que Ir tiesa, ka Nelsons Mandela vienmēr runāja par divām lietām, kas viņā visvairāk bija ieaudzinājušas atbildības izjūtu. sa stature de responsable, Pirmā ir metodistu baznīca. Viņš tika kristīts 7 gadu vecumā. Tieši pateicoties mācītājiem, viņš varēja uzsākt skolas gaitas. et la chefferie, Otrā lieta ir cilts pārvaldības sistēma. le système, Kad viņa tēvs nomira, viņš tika uzticēts kādam vietējās cilts vadītājam, ko viņš ļoti mīlēja. Un arī šis vadītājs Mandelu ļoti il mīlēja. a beaucoup aimé. Viņā ritēja dišciltīgās kosa etniskās grupas asinis. De l'ethnie Xhosa. Tur šajās kopienās viņš iemācījās, ko nozīmē, ka atbildīgais ir vienprātības cilvēks. Viņš atrodas savā vietā, lai gādātu, ka visiem ir kopīga izpratne par to, kas ir labākais ciltī. S'entendre sur ce qu'il y a de meilleur pour la tribu. Une troisième dimension qui m'a beaucoup frappé. Trešā dimensija, kas man ļoti uzrunā pie Nelsona Mandelas, ir veids, kādā viņš izmantoja laiku cietumā, lai nobriestu, bet arī, lai iepazītu savu pretinieku. Mais aussi pour connaître son adversaire. Tā bija pirmā reize, kad viņš bija tiešā kontaktā ar afrikāneriem, vai tie būtu sargi vai cietuma atbildīgie. Responsable de la prison. Un viņš sāka izzināt afrikāneru būtību, viņu kultūru, viņu valodu. Viņi runāja savā valodā. Arī viņš iemācījās tajā labi runāt, lai varētu runāt ar sargiem viņu valodā. Un tādējādi viņš saprata, kas bija viņu vērtības. Viņš arī aptvēra viņu vēstures izraisītos ievainojumus, jo arī afrikāneri bija angļu koloniālisma upuri. leur avait donné. Afrikāneri bija uzvarējuši cīņā ar angļiem un bija par to lepni. Turklāt viņš to atgādinās viņiem sakot, kāpēc jūs mums liedzat to lepnumu, kas bija jūsos par atbrīvošanos no angļiem?
Afrikāneri, kas to dzirdēja, palika mutēm vaļā, jo viņš zināja viņu vēsturi un viņu cīņas un uzvaras. Un tai pašā laikā viņš zināja arī, es teiktu, viņu vājos punktus un raizes. Milzīgās raizes, ka tajā dienā, kad viņi vairs nebūs valdnieki, viņi tiks aizslaucīti no šīs vietas. Iespējams, mēģinot atriepties, viņi tiktu spiesti doties prom. Viņiem bija pamatots aizdoms domāt, ka kādu dienu viss apgāzīsies kājām gaisā un viņi attapsies sarežģītas situācijas priekšā. 70. gadu beigās mēs sapratām, ka mūsu situācija kļuva aizvien neiespējamāka. Baltie Dienvidāfrikas iedzīvotāji sēdēja tīģeri mugurā, un pasaule mums kliedza, lai kāpjam lejā. Kliegt, lai nokāp no tīģera viena lieta, pavisam kas cits sēdēt viņam mugurā un baidīties, ka tev var iznīcināt. Dienā, kad viņš izgāja no cietuma, viena no atslēgas frāzēm viņa uzrunā, ko viņš tai pašā vakarā teica Keiptaunas lielajā laukumā, bija: mēs nevaram iegūt savu brīvību, ja nepievēršam uzmanību balto raizēm. Tas bija kaut kas diezgan neparasts. Viņš citiem vārdiem izteica to, ko Desmonds Tutu allaž bija teicis. Baltie būs brīvi tad, kad mēs kļūsim brīvi. Viņā ir kaut kas dziļš. Viņš vēlējās pārveidot savu ienaidnieku par partneri un darboties, lai viņa uzvara vienlaicīgi būtu arī otra cilvēka uzvara, lai nav uzvarēto. Šo īpašību viņš fantastiskā veidā attīstīja cietumā. Viņš ne tikai sevī iemiesoja Ubuntu, bet viņš iemācīja miljoniem cilvēku atrast patiesību sevī. Bija nepieciešams tāds vīrs kā Madiba, lai atbrīvotu ne tikai cietumnieku, bet arī cietumsargu. Lai parādītu, ka ir jāuzticas citiem, lai tādējādi viņi varētu uzticēties tev. Lai mācītu, ka izlīgums nenozīmē nežēlīgās pagātnes ignorēšanu, bet gan ir veids, kā to uzlūkot ar labestību un patiesību. Viņš izmainīja ne tikai likumus, bet arī sirdis. Nožēlas durvis atvērās. Pēc 27 ieslodzījuma gadiem Nelsons Mandela. 90. gada 11. februārī Nelsons Mandela tika atbrīvots no cietuma. 1994. gadā viņš tika ievēlēts par Dienvidāfrikas prezidentu. Jau nākamajā gadā viņš izveidoja komisiju Patiesība un izlīgums. Atbildību par to viņš uzticēja Keiptaunas anglikāņu arhibīskapam Monsignoram Desmondam Tutu. Šīs komisijas mērķis bija ļaut upuriem izteikt savas ciešanas un vainīgajiem apmaiņā pret amnestiju atklāt to, ko viņi bija pastrādājuši. Šāds solis pavēra patiesības, sēru un visbeidzot arī izlīgumu un atjaunošanās ceļu. Izvēle, kas deva priekšroku patiesībai, nevis taisnībai, bija izvēle, kas ļāva ļaudīm sapulcēties kopā. Šī komisija uzklausīja 15,000 cilvēkus, 8,000 upurus, kas varēja ierasties, lai izteiktu to, ko viņi bija izdzīvojuši, un 7,000 krimināļu, ja varam viņus tā saukt, jeb ļaudis, kuriem bija lietas, ko nožēlot. Parasti tas bija ļoti sāpīgi, jo viņi bija pastrādājuši patiesi šaušalīgas lietas. Mēs vērsāmies komisijā, lai noskaidrotu patiesību, un mēs redzējām vainīgos. Viņi tur bija, un viņi atzinās, ka ir viņus nogalinājuši. Es viņam jautāju, kāpēc? Tāpēc, ka pēc tam, kad viņi bija šāvuši uz manu dēlu, viņi viņam bija dūruši vairāk nekā 30 reizes. Viņi lūdza piedošanu. Es viņiem piedevu. Un kāpēc jūs viņiem piedevāt? Tāpēc, ka viņi man teica patiesību par to, kas notika tajā naktī. Es domāju, ka cilvēkam tas nenāk par labu turēt ļaunu prātu uz kādu.
Vismaz es tā vienmēr esmu domājusi. Labāk ir piedot. Es nedomāju, ka viņi visi zināja, ko viņi dara. Aiz viņiem stāvēja kāds, kurš viņiem lika to darīt. Forgiveness has to be voluntary. It has to Piedošanai jānāk no sirds. Upurim tā brīvi jāsniedz vainīgajam. to the perpetrator. Et je me souviens d'un cas où Es atceros kādu gadījumu, kuru klātienē klausījās arī 7 mātes, kuru 7 zēnus policisti bija ieveduši slazdā. Jaunie puiši no kāda Keiptaunas rajona acīm redzot bija pretošanās kustības dalībnieki. évidemment des militants. Policisti pārģērbjoties bija likuši puišiem noticēt, ka viņiem palīdzēs izbraukt no valsts, lai viņi varētu kļūt par ANC kareiviem, bet tā vietā viņi tos izved no viņa pilsētas rajona, lai nogalinātu. Pēc tam, kad tie bija viņus nogalinājuši, viņi nolika viņu līķiem blakus Kalašņikovs, lai visiem televīzijā parādītu, ka viņi bija iznīcinājuši vienu ANC teroristu bāzi. Atceros, ka redzēju to televīzijā ziņās. Viņi to visu bija sacerējuši. 10 gadus vēlāk kāds melnais policists un baltais policists atradās komisijas patiesība un izlīgums priekšā, lai lūgtu amnestiju par šo noziegumu, ko viņi bija pastrādājuši. 7 mātes bija tur. Izvilkumi tika pārraidīti televīzijā. Mātes paģība, atkal redzot šīs baismīgās ainas. Tas bija ārkārtīgi sāpīgi. Beigās, pēc pārtraukuma seansā, tas atsākās. Un kādā mirklī viena dāma, kas bija gara un tieva kā sparģelis, piecēlās un teica melnajam policistam: Vai tev nav kauna par to, ko tu esi izdarījis? Tu labi zini, ka mūsu kultūrā šie bērni ir tavi bērni. Tu esi nogalinājis savus bērnus. Šis baltais, viņš nogalināja mūsu bērnus, lai aizsargātu savus, bet tu nogalināji savus bērnus. Es biju skaista un apaļīga. Paskaties, kāda es esmu tagad. Man vairs ir tikai kauli un āda. Un tu gribi, lai es tev piedodu? Nekad. Otrā mamma teica to pašu, tāpat arī 3. un 4., bet 5. teica: Bet cik ilgi es glabāšu šo naidu savā sirdī? Šīs dusmas man nospiež. Kad es domāju par savu puiku, viņš neatgriezīsies. Es dodu priekšroku tev piedot, un ka mēs atsākam dzīvi. Šī sieviete atgrieza arī pārējās 6, un 5 minūtes vēlāk visas sievietes devās apskaut melno policistu. Voilà des scènes Lūk, ainas, kurām komisija, pateicība un izlīgums ir ļāvusi notikt. Zināmā veidā tās parāda, ka Mandela sevī līdz izcilībai iemiesoja tās cilvēciskās labās īpašības, kas piemita visai viņa tautai. Viņš nebūtu varējis to paveikt viens pats. Tas ir humānisms, kas ir dziļi iesakņojies kultūrā un ticībā, jo lielākā daļa dienvidāfrikāņu visu laiku lasa Bībeli. Pavada savu laiku baznīcās un lūdz kungu. We are part and parcel of the history of this country. Mēs veidojam šīs valsts vēstures daļu, bet mēs esam daļa arī no šīs valsts sliktās vēstures. Confessed. Baznīcā mēs esam atzinuši savu lomu aparteida laikā un esam teikuši tautai, ka no sirds nožēlojam. Sincerely sorry. In our church, Mūsu baznīcā mēs strādājam ar reformātu baznīcu Holandē, baltajiem cilvēkiem, although it's un mums vēl ir jāmācās savstarpēji uzticēties. Mēs strādājam pie kopīgiem projektiem. Aparteida pieredze mūs ir iemācījusi sanākt kopā kā tautai, būt cilvēkiem, kas strādā kopā, lai nojauktu barjeras, jebko, kas mūs šķir. Jo aparteids bija politiska sistēma, kas sadalīja un nošķīra cilvēkus, un reliģija kļuva par vienu no līdzekļiem, ar kura palīdzību mēs sākām apvienot cilvēkus. Un apvienojot cilvēkus, mēs savedām viņus kopā, un šodien tas joprojām turpinās. Tādējādi kopienas koncepts un atbildība, kas mums ir vienam par otru un par saviem kaimiņiem, ir milzīga prioritāte afrikāņu kultūrā un afrikāņu dzīvesveidā.
Un ikdienas mēs sākām saprast, ko tas mums nozīmē un kā tas mums palīdz būt par vienotu tautu. Tas mums arī palīdz saprast dažādās reliģijas, radīt telpu cilvēkiem ar dažādu reliģisko piederību. Un pat laulības Dienvidāfrikā tiek slēgtas, pārvarot ne tikai rases un kultūras, bet arī reliģijas robežas. Tas nav tik neparasti, ka musulmanis apprecas ar kristieti un otrādi. Dažreiz ir nepieciešams laiks, lai saprastu, kas mēs esam. Un tikai tagad es sāku saprast to, kas ir šīs starptautiskās ekumeniskās brālības, kas dzimušas nu jau pirms 15 gadiem. Tagad, kad Net4God tīkls pārraida apmēram 70 valstīs daudzās valodās, mēs jūtam, ka ir kāds darbs, kas mums tiek uzticēts, un tas ir šīs vienotības darbs. Būtībā mums ir Ubuntu misija. Un šī Ubuntu misija vieno cilvēks, jo mēs visi esam cilvēki. Tas man liek atcerēties, ko ir teicis pāvests, sakot, mums ir nepieciešams pārkāpt pāri mūsu robežām. Pārkāpjot tām pāri, mums vajag iziet pretī otram. Desmonds Tutu ir teicis šo skaisto frāzi: tas, kuram ir apziņa piederēt pie kaut kā lielāka, ir no Ubuntu. Vēl viņš saka, I am because I belong, jo es esmu nevis tāpēc, ka es domāju, kā to ir teicis Dekarts, bet es esmu tāpēc, ka es piederu pie šīs cilvēces žēlstības dzīvot kopā. Kad es inkulturējos kādā valstī, man ir jāizdzīvo Ubuntu. Kad es gribu evaņģelizēt, man pašam ir jāizdzīvo Ubuntu, lai tas darbotos. Vienalga, vai esat melnādainais vai baltais, ir svarīgi strādāt kopā tajā pašā kopienā, tajā pašā brālībā, melnādainie un baltie. Vienalga, vai esat vīrietis vai sieviete, ir svarīgi, lai bieži notiek izlīgšana starp vīriešiem un sievietēm, kas dzīvo kopā. Vienalga, vai esat pāris, laulātie vai konsekrētas personas, priesteri vai precēti cilvēki, ir jābūt vienotiem tajā pašā kopienā, lai pārvarētu robežas, par kurām tik labi runā pāvests. Tādējādi mēs varam būt noderīgi pasaulē, kur ir tik ļoti nepieciešama izlīgšana. Tādā veidā mūsu aicinājums darboties vienotības labā, izdzīvot Ubuntu, iegūst savu nozīmi un patiesi kļūst par misiju. Mums ir Ubuntu misija. Kāda antropoloģe vienas afrikāņu cilts bērniem piedāvāja spēli. Viņa nolika pie koka grozu, piepildītu ar sulīgiem augļiem un teica bērniem: tas, kurš pirmais atskries, iegūs groza saturu. Pēc signāla visi bērni steidzās pie koka, sadevušies rokās. Tad tie apsēdās, lai kopā izbaudītu savu balvu. Kad antropoloģi viņiem jautāja, kādēļ viņi pārvietojas šādā veidā, jo viens no viņiem taču būtu varējis visus augļus iegūt sev, viņi atbildēja: Ubuntu. Kā viens no mums var būt laimīgs, ja visi pārējie ir skumji? No Svētā Pāvila 1. vēstules korintiešiem 12. nodaļas. Jo kā miesa ir viena un tai daudz locekļu, bet visi daudzie miesas locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag, vai atkal galva nevar sacīt kājām, man jūsu nevajag, un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus miesa, un katrs par sevi locekļi. Šajā pēcapartīda periodā un laikā pēc Nelsona Mandelas mēs tevi lūdzam par Dienvidāfrikas iedzīvotājiem, lai šie cilvēki, kur ir tik daudz cietuši no sociālās nevienlīdzības un vardarbības, spētu atrast vārda Ubuntu visdziļāko nozīmi, lai viņi spētu dzīvot mierā un saskaņā,
lai Tavs svētais gars mūs pārveido un padzen visus aizspriedumus, kas mums neļauj otrā cilvēkā saskatīt labo, un māca mums būt atkarīgiem vienam no otra. Palīdzi mums tikt Kristus glābtiem, lai kopā dzīvot un sludinātu izlīgšanu mūsu dažādībās. Denzeni na madoda divine, oh yini na makwana, zikero kolo. Denzeni na madoda divine, oh yini na makwana, zikero kolo. Ay, oh yo, oh yo 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 yo. Ay yeah, ay yeah, yeah 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 you. Hiya, hiya.